Visiem sveicinājumu, man sauc Kaspars Go, un šodien mēs spēlēsim Streju. Iepriekšējā sērijā mēs iepazinājāmies ar mūsu jauno draugu, robotu. Aizmirsu viņu vārdu, bet jā. Un vēl mēs uzzinājām, kad viņš pa kamerām redzēja, ka mēs esam šajā te mirušajā pilsētā. Pagaidi, es atceros Outserts. Tāds ir, ka es te esmu bijis pirms tam. Vai tu no šeit nāc? Es apsolīju kādam te atnākt, bet kam? Šī postmarka, viņa ir pielīmēta pie sienas. Paņemsim viņu. Okay. Postkartes. Ar kaut kādu palmu un laivu, vai kas tur ir. Kāpēc man ir šitās atmiņas, kā viņas te tika? Davai turpināsim ceļu. Labi, turpināsim. Tā, mēs jau dabājām 3% no mūsu atmiņas. Ļoti labi. Tā. Tā. Opā. Mēs varam iztulkot. Короче, zona, kurā ir ļoti drošā zona. Labi. Oi. Viņi augstāk lec un šitie mutanti, viņi augstāk lec. Jā. Mutanti. Tur ir robots. Vai cilvēks? Nē, tas ir robots, laikam. Jā, tas ir robots. Varbūt viņš mums palīdzēs. Nē, viņš tikai baidās no mums. Kāpēc viņš baidās? Kāpēc viņš te baidās no ruda pūkaina kaķīša, ko viņš tev izdarīs? Te visi baidās izskatās. Viņš uzslēdz sirēni. Dievs. Labi. Viņi tā baidās no manis reāli. Ko tu teiksi? Vai neteiksi? Lieliski. Es šo netaisos lasīt. Izskatās, it kā viņiem ir sava valoda. Tā nav valoda tiešām. Tu neesi zurgs? Zurgs? Ko? Mēs nepazīstam tādus. Tu esi sveicināts mūsu ciematā, kamēr tu neapēdīsi nevienu. Es nezinu, varbūt roboti nekad nav redzējuši kaķus, bet kaķis nevar apēst metālu. Tas ir liels metāla gabals ar apģērbu. Un vispār, kāpēc robotiem šitiem ir apģērbs dīvaini? Pēc, ka viņi nejūt ne augstumu, neko. Jā, viņam reāli ir apģērbs. Halāts. Cepurs. Jā, viņam ir apģērbi. Tā.
Tā, mēs laikam esam šeit, te. Tā. Tu izskaties nozaudējis. Tev kaut ko vajag? Es vēl gribēju parādīt šitu, to lietu. Bilde ar outside, interesanti. Šis lifts jau nedarbojas un visi to zina. Ir neiespējami pamest šo vietu, izņemot outsiderus. Bet viņi visi ir prom izņemot mamā. Tu vari pamēģināt ar viņu parunāt, ja gribi, bet viņš jau beidza meklējumus. Tas ir uzlabo. Viņš dzīvo augšā uz celtnes ar oranžu neona zīmi. Tā ķipa ir tā oranža neona zīme. Jā, tā ir tā. Baigi tālu jāiet. Tā, mēs varam paprasīt B12. Jā, viņus var B12. Tu vari mani izsaukt vienalga kādā laikā. Esmu gatavs tev palīdzēt. Sargs teica, ka mums vajadzētu parunāties ar mamām. Tajā lielajā būvē ar oranžo neona zīmi. Viņš ir vienīgais, kurš man var palīdzēt tikt prom no šejienes. Mēs varam ar viņiem parunāties, varbūt. Tu mūs tā nobiedāji, mēs domājam, ka tu esi zurgs. Jā, zurgs varbūt ir tas... zurgs varbūt ir tie mutanti, tā Džoris. Ļoti skaisti. Nē. Tas tu nevaram parunāties. Ronins. Tu reāli domāji, kad... Tu reāli domāju, ka varēs iedarbināt liftu. Es jau viņu neredzēju, kā viņš darbos, un man rīt būs 374 gadi. Labi. Pagaid. Ja es viņam parādīšu šito te. Šitas ļoti foršs sapnis, bet tas ir tikai sapnis. Kāpēc iet tur augšā? Tur nekā tur nav. Tiešām? Nezinu. Tā šito mēs nevaram, viņš guļ. Nē, viņš vai nu guļ, vai nu meditē, es nezinu. Tā. To pulku uzspiedu. Tā. Jā. Es nevaru pierast. Tā. Lūdzu, nevajag traucēt manu meditāciju ar dīvainiem zīmējumiem. Labi. Es arī kā netraucēju. Es vienkārši gribēju uzzināt, kas tas ir. Mēs te varam aiziet? Varam. Kas te? Mūzikālās notas. Elektriskais kabelis. Davai notas. Sveiks, esmu pārdevējs veikalam. Tu man dod kaut ko, un es tev dodu pretī. Ļoti vienkārši. Šitās ir notas. Ļoti forša lieta zinām māksliniekam. Tas maksās vienu enerģijas dzērienu. Nemazāk. Man nav viņa enerģijas dzērienu. Es nezinu pat, kur dabūt enerģijas dzērienus. Tā.
Es audzēju puķis, kurus cilvēki viņus ir uzlabojuši, un tagad viņi ļoti labi aug. Es tikai pievienoju drusku ūdeni, un viņi ļoti lieli paliek. Ļoti forša tehnoloģija. Tu gribi iet uz outside? Nu, forši. Vēl veiksmi. Tas nenotiks nekad. Tā kā tas nenotiks drīz. Nu, labi. Tā, ko mēs vēl varam tikt? Iet. Tajā pusē mēs te vēl nebijām. Kas tu esi? Tā ir. Sveiks, esmu muzikants, bet man notis. Zilas debes, Es surakstīšu par šito dziesmu varbūt vienu dienu. Skaidrs. Tu uzrakstīsi dziesmu. Labi. Tā, kas te vēl mums ir? Kas te mums ir? Opa. Tedijs. Tu izskaties kā mazs zurgs no tālienes vismaz. Viņi izskatās un skan ļoti mīlīgi, bet uzmanies. Bet tās lietas var apēst metālu. Viņi ir ļoti slikti. Paldies. Billijs. Tev vajag kaut ko? Es tikai tā painteresēju. Tā, mifs par zilās debesīm. Foršs koncepts. Ko tu mums teiksi? Tu esi jauniņš šeit. Kā var tev palīdzēt? Šitā foršā bildīte ir no outside. Momo ir reāls fans priekš šitā mifa. Tev vajadzētu ar viņu parunāties. Viņš dzīvo pie oranžās neona zīmes. Mēs to jau zinām. Tu pants kaut ko pateiksi? Nē. Neteiks. Ok, nesaki. Ko nesaki? Tā. Tā, kas mums te augšā ir? Ļoti interesanti, mēs tikām kaut kādā ciematā. Opa, remember. Mēs varam atcerēties kaut ko. Vai viņi reāli atļaušu to? Oriģinālais dizains nebija tāds dig sistēmai. Varbūt viņi kaut kā uzlaboja. Labi, nesaprotu. Vai tu domā, man vajadzētu pamēģināt kaut ko no šitiem? Es negribu apbežot viņus vai kaut kur. Es nesaprotu, par ko viņš runā reāli. Kas tas ir? Kaut kādas... Tā ir kaut kāda zupa ķipa. Interesanti. Tā. Kārls. Šitā ir avīze no cilvēkiem dzīvojošam uz otrā līmeņa. Tas ir 5 gadu vecs, bet vismaz kaut ko var lasīt.
Es tev parādīšu. Tu gribi iet uz outside, nu, vēlu veiksmi. Tas nekad nenotiks drīz. Ok, nu viņš... Labi. Neviens neatbalsta šo. Es šitam te, opā, vēl vieni. Kāds? Es noliku uz ielām un nākošajā dienā žurki popēd uzreiz. Tas ir baigi, vai ne? Viņi var ēst visu. Jā. Ja viņi var ēst metālu, tad jau viņi var ēst kaut ko citu. Visu laiku kaut kādas dīvainas lietas notiek ar tevi. Es negribu nemaz mēģināt iet prom no šī ciemata. Tas pārāk bīstami. Pie tam sargs ir vienīgais, kurš var atvērt tās durvis. Tā ļoti forša bilde. Neīsta, bet forša. Neīsta? Es varu pieglaudīties vienīgais pie viņa. Vēl sirsnīgi parādījās uz viņa sejas, jā, forši. Un ko tu mums saki? Tā mēs jau šito visu dzirdējām. Tā nevar parādīt, var parādīt. Vēl viena bilde no outside. Ej prom no šeit. Šitā lieta ir nezināma. Vai es nezinu. Tā, labi. Kur mēs vēl varam aiziet? Uz to pusi. Opā. Kaubojs. Tie divi cilvēki labāk nevajag nomest krāsu. To atkal kosma sadusmosies. Kuri? Tie? Interesanti, kas ir kosma? Jā, viņi metā. Es jau domāju, es laikam tagad tiešu uz augšu. Tāpēc, ka tur var būt arī kaut kādi cilvēki interesanti, kurus var satikt. Tā. Davai ej augšā. Tā. Uzmanīgi, man vajag fokusēties. Es negribu izmest vēl vienu spaini. Fokusēties. Es varu ņaudēt? Un kas? Es tipa ņaudu. Nu jā, mēs nometām, un kas? Kas tālāk? Dusmīgi. Vapora. Ups. Un ko otrs saka? Mēs tā arī neuzzinājām, ko otrs teica, tad, kad mēs vēl nenometām. Varbūt viņš arī teiks kaut kādu ups vai kaut kas tāds. Mēs neuzzinājām, ko viņš teiks pirms tam. Jā. Ak, nē, tikai neatkal. Jā. Nevajag mētāt krāsu. Labāk vienkārši pienest vai kaut kā, es nezinu, atrast veidu, kā aiznest krāsu. Tāks vēl viens cilvēks. Robots. Cilvēks. Svanīto. Tie riņķi ar gaismu ir forši, bet es gribētu vienreiz ieraudzīt reālas debesis. Nē.
Outsides. Mamma teica man, ka viņš man tur aizvedīs vienu dienu. Interesanti. Jo mamma baigais varonis. Tā, šitā ir tā vieta, kur viņš dzīvo. Jā, laikam. Ja tur ir zeltnais nauns. Es tā sapratu vismaz. Jā, tā ir tā vieta. Re, kur arī viņš ir. Viņš vajag bēdīgs izskatās. Tas nekad nestrādās. Kāpēc es viņus palaidu prom? Tagad esmu viens. Hei, ko tev vajag? Ko tu gribi? Vajag parādīt šito te. Šitā ir bilde ar outside, vai tu gribi tur tikt? Nemaz nemēģini. Tas iztērēs tavu laiku un tu būsi vientuļš. Mani draugi arī viņiem bija šāds sapnis, bet viņi visi prom, un tagad esmu viens. Es nezinu, kāpēc es ar visu beidzu ar viņiem sarunāties, bet šis kaut kāds transcevers nestrādā. Mani draugi un es dabūjām grāmatiņas par mūsu meklējumiem no outside. Rekur, paņem manu, ja tev reāli tu tur gribi tikt. Paldies. Tagad tu esi viens pats. Esmu beidzis ar šito outside. Vēl veiksmi. Mamma izskatās ļoti bēdīgs. Viņam pietrūkst viņa draugu. Davai paskatīsimies viņa grāmatiņu, kuru viņš mums iedeva. Outsider manifests. Mums vajag iet uz outside ar jebkādu cenu. Mums vajag aizsargāt mūsu brāļus un māsas. Mums vajag tikt prom no zurkiem. Tas ir pierakstīts Klementīnas, Baltazars, Doks un Mamā. Izskatās, kad Mamā vārds bija pielikts pirms tam. Man liekas, ka mums vajadzētu atrast citas grāmatiņas. Kas te ir translēt? Outsider. Forši. Tā, ko mēs vēl varētu darīt? Kas te mums ir? Jā, mēs varam vienkārši to padarīt tā, kas te mums ir. Kas tur ir? Kas tur bija? Notis. Ok. Mēs laikam varēsim pie šitā te muzikanta aiziet. Labi. Tā, ko mēs vēl varam darīt? Varam aiziet šitā te. Tā. Atpakaļ mājās 2. Es atceros šo video spēli. Tas bija uztaisīts tieši tad, kad es biju uztaisīts. Es atceros. Es tikai neatceros to ļoti labi. Zinātnieks un mēs spēlējām ar viņu ļoti daudz šo spēli. Tas bija forši. Man pietrūkst viņu. Kāpēc es nevaru atcerēties viņu vārdu?
Ok. 11% mēs jau atslēdzām. Tas ir ļoti labi. Čēl palēnām sāk kaut ko atcerēties, kas tas ir. Maisiņš. Kāpēc man... Es eju pa labi, es eju pagaid. Jā, viņš iet uz pilnīgi citu pusi, kur man vajag. Jā, tas ir ļoti slikti. Labāk tādas neņem tādas lietiņas. Tā. Nu, es domāju, ar to arī šodien beigsim, jo sanāca ļoti garš video, un tāpēc, jā, neaizmirstiet uzlikt laiku un abonēt kanālu. Visiem atā!